Zemkopības ministrijai un aizsardzības ministrijai. Jā, tas ir tas, kas tika piedāvāts šodien no rīta, un tika lūgts laiks pieņemt oficiālus lēmumus valdēs savās. Nu, šie lēmumi ir pieņemti, un man informēja Augļkungs valdītājs, tad, ka valdība... Piedāvājums pieņemts. Nu, tad tas nozīmē, ka pats Augls būs labklājības ministrs. Nu, es šodien negribētu runāt par ministru kandidatūrām. Protams, nenoliedzami es esmu runājusi ar vairākiem ministriem, bet vienu, ko es gribētu pateikt, lai nebūtu vairs nekādu diskusiju. Es esmu ļoti priecīga, ka vienotībai ir iespējams izvēlēties tātad no vairākiem kandidātiem finanšu ministru. Bet Andris Vilks ir parādījis, ka labākais Eiropas Savienības finanšu ministrs, un Andris Vilka es esmu uzrunājusi, un Andris Vilks ir piekritis turpināt darbu kā finanšu ministrs un arī rudenī startēt Saeimas vēlēšanās. Tā kā no vienotības sarakstiem. No vienotības sarakstiem, jā. Tad tas, ko es nu pat arī pirms 3 stundām pilnīgi oficiāli mēs esam vienojušies. Nu, tas ir jūsu labā roka valdībā, finanšu ministrs. Tā ir man. Jūs esat vēl kādu uzrunājis un aicinājis? Es esmu uzrunājis vairākus, bet es šobrīd, kā jau teicu, es gribētu tomēr redzēt to galējo sastāvu valdības, tieši uzvārdu ziņā un personu ziņā. Un tad es informēšu parīt iespējams tātad visus. Nu, bet atgriežoties, Zaļie zemnieki ir nosaukuši savus kandidātus. Uldis Auguls, labklājības ministrs, zemkopības ministrs Dulklaus un aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Es varu teikt, ka man nav iebildumu par šiem kandidātiem. Un tātad Augļkungs ir bijušais, Duklaukungs ir arī bijušais, un Vējoņkungs uzsāks varbūt jaunu karjeru savā dzīvē. Bet viņš ir ļoti pieredzējis ministrs, bijis ilglaicīgākais Latvijas ministrs citā ministrijā. Līdz ar to viņam ir pilnīga izpratne par valsts pārvaldi un politikā ļoti pieredzējis cilvēks. Un aizsardzības sfēru viņš ātri piemācīsies. Katrs ministrs reiz sāk savu karjeru kādā ministrijā. Līdz ar to, ņemot vērā viņa pieredzi, man nav nekādu šaubu. Vēl viena partija, kas ir nominējusi, tā ir Reforma partija. Iekšlietu ministrs ir Kozlovskis, ārlietu ministrs Rinkevičs un ekonomikas ministrs Pauļuts. Mēs diskutēsim. Es rītdien tikšos ar partijas priekšsēdētāju, un mēs runāsim par kandidatūrām. Jums ir iebildumi pret kādu no šīm kandidatūrām? Es teicu, es runāšu. Diskutēsim. Nu, tas ir Daniels Pauļuts tādā gadījumā? Ne, šodien negribu, tiešām es negribu runāt konkrēti par ministriem, jo šodien, nu pat tikai pirms 3 stundām ir izveidojusies koalīcija. Un, man ir nepieciešams laiks, lai es izrunātu ar cilvēkiem un saprastu viņu uzskatus, viņu viedokļus un viņu izpratni par darāmiem darbiem. Nu, ja jūs teicāt, ka Zaļo zemnieku kandidāti jūs visus apmierina, tad es šo tulkoju, ka kāds no Reforma partijas piedāvātajiem ministra kandidātiem jūs ne īpaši apmierina. Man ir jāparunā par kandidātiem, ne tikai par Reforma partijas. Es arī tikšos ar Nacionālo apvienību, tad, lai pārunātu. Ir svarīga pēctecība, un Daniels Pauļuts saka, ja viņi neievēlēs, tad ir bažas, ka tur varētu atkal notikt kaut kādas izmaiņas uz dažādu ietekmīgu spēlētāju pusi. Tad ekonomikas ministrija ir Reforma partijas pārziņā. Līdz ar to es uzskatu, ka Daniels Pauļuts pārstāv Reforma partijas politiku. Es nedomāju, ka viņam vajadzētu bažīties, ja, piemēram, būtu cits ministrs. Šobrīd es tiešām nesaku, būs, nebūs, kas būs, bet ja arī cits ministrs, tad partijas uzstādījumi paliek iepriekšējie. Man šeit jāuzdod tas jautājums, kas jau izskanējis arī mēdījos, un faktiski, lai saprastu jūsu attieksmu kā katalizators, jūsu dēls Ģirds Straujums ir valdes loceklis vairākos uzņēmumos, kas nodarbojas vai grasās nodarboties ar zaļo enerģiju. Mēs zinām, ka Daniels Pauļuts faktiski ir pieņēmis kā ministrs lēmumus, kas vairs neliek maksāt tik liels subsīdijas par zaļo atjaunojumu enerģiju. Ļoti daudz neapvienāti spēlētāji ir šai jomā. Tātad mans dēls Ģirds Straujums strādā pārvaldes vadītāju Norvēģu bankā. Un jāsaka, ka īpaši par darba jautājumiem es ar viņu neesmu runājis, un viņš arī nekad man nav stāstījis kā banķieris par savām darba darīšanām. Un, nu jā, tie uzņēmumi, tas ir viņa darba darīšanas, kur es pat šobrīd,
es nemāku komentēt, kāds viņa darba darīšanās, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, zinot savu dēlu un zinot sevi, ka es nevaru iedomāties, ka mans dēls vērstos pie manis, lai es tādā vai citā veidā subsidētu kādu no bankas klientiem. Pilnīgi neiespējami. Es jums absolūti ticu, Straujums kundze, bet jautājums ir par to, vai šie ministri nav nodarījuši pāri tiem cilvēkiem, kam pieder Norvega banka, piemēram, Donātam Vaitētim, kas ir vienotības sponsors liels un arī darbojas zaļās. Domāju, ka banka, tas bija presē minēts, 51% pieder Guseļnikovu kungam, kas ir jauns investors. Viņš ir saistīts šobrīd arī Donāts Vaitētis ar šo banku. Ar Guseļnikovu kungu? Nē, jā, tieši tā. Nu, man nav informācijas par viņa sakariem, un es īsti nesaprotu, kāpēc tagad sarunas par Vaitaiša kungu vai Guseļnikovu kungu, kurš ir bankas īpašnieks. Nu, jautājums ir par tas, kas ir izskanējis arī par oligarhu vai ietekmīgu spēlētāju vīru ietekmi uz nākamo valdību. Un jūs jau daļai atbildējāt, jūs sakat, jūs nevar ietekmēt. Es tiešām nevaru iedomāties, ka pie manis atnāk kāds un teiktu, ka tagad ir vajadzīgas privātas subsīdijas kādam kredītņēmējam. Tas ir, un tad es vērstos, pie ekonomikas ministra un teiktu, lūdzu, ekonomikas ministra, iedot subsīdijas vai iedot kaut ko vienam uzņēmumam. Tas pilnīgi neiespējami. Kas ir jūsu prioritātes? Tas, ko ir teicis Valdis Zatlers, viens no reformu partijas līderiem, viņš teica, ka to pašu valdību nebūs pēctecības valdība. Tā tiek veidota citai nekā nedarīšanai līdz rudens vēlēšanām. Tas ir Zatlera kunga viedoklis, tad valdība tiek veidota kā cita koalīcija, tas ir skaidrs. Un mēs zinām, ka iepriekšējā koalīcijā bija 3 partijas, kurām bija kopā nedaudz vairāk kā 50% balsu un nevienmērīgs, es teiktu, ministru portfeļu sadalījums. Un mēs zinām, ka bija tomēr nepārtrauktas tāda vai cita veida diskusijas. Un šobrīd mēs veidojam valdību, labēji centrisko valdību no 4 politiskām partijām, plus neatkarīgie deputāti, tātad 66 vai 67 balsis ar domu. Kāpēc vēlēšanām šī koalīcija varētu saglabāties? Protams, proporcijas varētu būt tādas vai citas, bet saglabāties un turpināt iesāktos šīs valdības darbus. Līdz ar to zināmā mērā ir pēctecība, bet tāpat katra valdībai ir savi uzdevumi, ir savi darbi. Protams, ir sarežģīts laiks 2 vēlēšanas, bet es jau uzņemoties šo premjerministra kandidāta posteni jau prezidentam solīju, ka šī valdība saglabās Valda Dombrovska valdības uzņemto fiskālas politikas kursu makroekonomikā uz ceļu uz bezdeficīta budžetu perspektīvā. Un arī mēs esam vienojušies visas partijas, ka nekādas populistiskas izmaiņas budžetā nebūs šī gada. Jūs teicāt, budžetu neplosīsiet. Neplosīsim. Un visus smagos, grūtos jautājumus atstāsiet lemt pēc rudens vēlēšanām. Latelekom iespējama privatizācija, Citadele. Citadele tas ir arī pēc grafika. Ir jāsadara līdz 14. jāsagatavo. Tad priekšlikumi līdz 14. gada beigām. Jā, Latelekom, to mēs esam pieņēmuši lēmumu, tātad šobrīd nedarboties ar šiem jautājumiem. Gāzes tirgus liberalizācija, tur ir zināmi normatīvi dokumenti, kas jāsagatavo līdz aprīlim 14. gada. To mēs esam paredzējuši deklarācijā. Tāpat deklarācija paredzēts arī par ceļakartes. Tagad jauns nosaukums ir ceļakartes, tātad vai principu izstrādi par privatizācijas noteikumiem līdz 17. gadam. Tātad, kad beigsies līguma parakstītie, un, protams, tur atsevišķi par Inčukalnu, lai tas būtu pieejami. Tas viss ir, šie darbi darāmi, ir sarakstīti šobrīd jau deklarācijas projektā, tur ir konkrēti darbi. Protams, ir arī fondi, prezidentūra un dažādi citi darbi. Deklarācija vēl ir projektā. Es saprotu, ka jums ir līdz uzmetums, vēl pat neesat visu izlasījusi. Tātad es vadīju finanšu un ekonomikas grupu,
kurā mēs strādājām, un vēl ir tātad vēl 2 grupas, un ir 4. grupa par koalīcijas līgumu, un šobrīd ir apkopots visu grupu sagatavotie projekti, nu tad, jā, šovakar es vēl lasīšu visu sagatavotos projektus, un tad paskatīšos piezīmes, kas ir, un rītdien tad mēs izsūtīsim koalīcijas partneriem arī izvērtēšanai un sociāliem partneriem arī. Jūs jau minējāt, ka centīsieties nodrošināt pēctecību pēc Valda Dombrovska valdības. Kā jūs to darīsiet tieslietu sfērā, kur mēs zinām bija ļoti asas domstarpības starp līdzšanējo ministru Jānu Bordānu un partiju, ko pārstāvēja Jānis Bordāns Tēvzemei un Brīvībai visu Latvijai? Nu, mēs zinām par maksātnespējas administratoru lobiju, mēs zinām par domstarpībām par Rīgas apgabalu tiesas priekšsēdētāju un to vidi, kas tur bijusi iedibināta un kuru Bordāns gribēja mainīt. Kā jūs nodrošināsiet pēctecību? Tad šobrīd es uzrunāju ministra amata kandidātu, kuram es uzticos, un kopā ar Nacionālo apvienību mēs esam runājuši, ka šis jautājums arī ir ierakstīts deklarācijas projektā. Tad sakārtot normatīvo dokumentus maksātnespējas administratoru darba uzlabošanai, darba vides uzlabošanai. Kas ir jūsu kandidāts tieslietu ministra amatam? Nu, es jau teicu, es negribētu šodien runāt par amatiem. Nu, šis varētu būt izņēmums. Nu, man rītdien 8:30 ir tikšanās ar viņu. Es ļoti ceru, ka viņš piekritīs. Viņš, nevis viņa. Viņa, Jā, tāpēc, viņš. ka Nacionāla apvienība izvirzīs tā kā Baibu Braukšam amatam. Šobrīd es esmu uzrunājusi vienu kandidātu, ar kuru es gribu, nevis gribu, ar kuru es tikšos rīt 8:30 no rīta. Un tad es varēšu informēt. Viņš dos atbildi. Jā. Nedosiet nekādu ekskluzīvu ziņu par to, kurš varētu būt jūsu favorīts tieslietu ministrijā. Nē. Labi. Straujanas kundze. Paldies, mēs vēl atnāksim atpakaļ pie lietām, kas ir jaunās valdības prioritārs. Bet atgriežoties nedaudz atpakaļ, jo es domāju, skatītājiem būtu interesanti uzzināt arī par jums vairāk. Jūs pat nesen teicāt tā, nekad neesmu īsti bijusi politikā. Tagad uz mani skatās, vienmēr es skatījos uz ministru, atnākšu un viņam būs pēdējais vārds. Tagad man ir jāpieņem šis lēmums, zinot, ka visi nebūs apmierināti. Kāda grupa būs neapmierināta, un tā ir milzīga atbildības sajūta. Tā jūs teicāt, kad kļuvāt par 2011. gadā par ministru, zemkopības ministru. Tagad kļūstat par ministru prezidenti. Kādas ir sajūtas? Tā ir vēl lielāka atbildība. Tā ir vēl lielāka atbildība, jo vismaz lauku cilvēks saņēmusi esmu ziņas, ka viņi tic. Un ticība vienmēr uzliek lielu atbildību. Jā. Liela atbildība. Bet jūsu vārdam ir svars. Jūs teicāt, neņemsiet bezpartijisks ministrs, un ministrs sastājās partijās. Ir gatavs strādāt. Es gribu noprecizēt. Tātad es personīgi uzskatu, ka tomēr ministriem ir jānāk no politiskām partijām. Un es neuzskatu, ka tas būs rīt, parīt vai aizparīt, bet princips man ir tāds, ka ministram ir jānāk no politiskām partijām ar izdiskutēt programmu savu, ar partijas programmu, lai cilvēki zinātu, kāda ir šīs partijas programma, vai tā ir sociāldemokrātiska virziena, vai konservatīva, vai kāda cita, un cilvēki saprastu, par ko viņi balso. Lai es pati biju profesionāls tad, kad atnācu pa ministru, bet tomēr mans uzskats ir, ka viens profesionāls, otrs profesionāls, trešais profesionāls, un katrs aiziet bez atbildības pret vēlētājiem un pret sabiedrību. Labi, jūs pat iestājāties vienotībā, un nesen intervijā Sandra Kalniete, vienotības domas priekšsēdētāja, teica, Laimdodai Straujumai jau sen vajadzēja iestāties vienotībā, jo viņi taču ir mūsu cilvēks. Un tad es gribēju jautāt, kas tad ir mūsu cilvēks vienotībai? Kas ir tās vērtības, ko jūs tagad uzskatāt par savām? Ko jūs pārstāvat? Tad es personīgi pārstāvu vispār konservatīvo pieeju un vērtības, kas ir arī konservatīvajā. Tātad partijām tas ir tradicionālās vērtības, tas ir ģimene, tas ir īpašums, tas ir, es negribu, arī baznīca, tas, kas ir katram cilvēkam. Konservatīvas vērtības tātad. Jā, tas ir tas, kas ir vienotībā. Vienotība ir konservatīva partija, piedalās konservatīvo partiju grupā.
Eiropas parlamentā, un arī šeit Latvijā pārstāv. Jums ir labas fundamentāls zināšanas lauksaimniecībā. Esat arī ekonomikas zinātņu doktori 1992. gadā par tādu kļuvāt. 2002. jā. Nu, 92. ne. 92. Nē. Nu, bet Tas nav pilnīgi. Jā, es atvainojos, sajauc, jā. pie tam disertāciju jūs aizstāvējat vēl padomu laikā 1987. gadā. Vai ne? Tas vēl bija laikā, kad disertācija bija jāraksta krievu valodā. Tur ir nosaukums Ocenka использование производственных ресурсов сельскохозяйственных предприятий. Tātad jūs novērtējat ražošanas resursu izmantošanu tajā laikā. Tad es beidzu fizikas matemātikas fakultāti, kā matemātikas aizgāju strādāt uz ekonomikas institūtu un nokļuvu lauksaimniecības nodaļā. Un tad ar matemātiskām metodēm, tām pašām, kas tiek izmantotas arī šodien, tikai šodien tās izmanto zemnieku saimniecībām, tai laikos to izmanto kolhoz, sohoz kā uzņēmumu novērtēšanai. Un, bija jēga tam novērtējumam padomu laikā. Kā jūs novērtējat kolhoz un sovhoz sistēmu? Resursu izmantošanu. Resursu. Tad arī kolhoz un sovhoz bija uzņēmums. Un es atceros tajā laikā, man ministrija Zemkovīs teica, ka viņam vajag nevis tā, kā es sarakstu, bet vajag tā, lai pamatot to, ko viņi plāno. Bet tas bija interesanti, jo visas matemātiskas metodes un praksē pielietotas un bija ļoti interesanti rezultāti. Tagad varbūt nav īstais laiks. Nav īstais, droši vien, bet iesim tālāk. Daudz par to runāt. 87. gads, tad ir neatkarības atgūšana un sākās laiks, kad tā vecā sistēma brūk un lūko par to laiku, un tieši lauksaimniecības ministrija to laiku vēl saka Dainis Īvāns, to laiku cilvēks, kas strādāja, kas bija ievēlēts Saeimā kā deputāts. Lūdzu video. Mēs neredzējām, kas varbūt notiek šo valsts struktūru kaut kādā apakšējā līmenī, jo mums tās lielās lietas, mums tie likumi radīt valsti no nulles. Un to es atceros, kad brīdi, kad Kinna pie manis nāca un viņš sāka stāstīt. Viņš saka, zini, mums te draud kaut kādas briesmas lauksaimniecībā, jo ir tāds, viņš diezgan daudz stāstīja par šo šķēli, bet stāstīja neko glaimojošu. Viņš teica, ka tajā laikā, kamēr mēs par neatkarību, par šos lauksaimniecības transformēšanu, par modernu tādu tirgus lauksaimniecību, par zemniecības atdzīvināšanu, ka ir viens cilvēks, kurš tā mēģina kārtot ar intrigām, pat izrādījās, ka viņš nav kompatijas biedrs vēlāk, kā es uzzināju, ja? Bet no acīm redzot kaut kāds ķēriens vai kāds, šeftmaņa dotības šim cilvēkam bija jau toreiz. Lūk, tas ir laiks 90. gadu sākums. Kā jūs novērtējat to laiku un tos cilvēkus? Tas ir privatizācija, tā ir pārēj uz modernu saimniekošanu. Ko darīja Andris Šķēle tajā laikā? Tad līdz 93. gadam es nebiju lauksaimniecībā. Es biju privātu uzņēmumā. Datoru mācību centrs. Jā, es izstrādāju biznesa plānus privātu uzņēmumiem un ne ar lauksaimniecību. Saistītiem, lai gan mēs izstrādājam tad arī grāmatvedību zemniekiem. Tas bija kaut kas jauns, grāmatvedības sistēmu. Tā kā es ienācu 93. gada konsultāciju dienestā un līdz Bet es domāju, jūsu novērtējums tā, kas notika Latvijas lauksaimniecībā? Mēs dzirdējām, mēs zinām par tiem privatizācijas. Vai jūs to saucat par privatizāciju, kas notika? Tie apstrādes uzņēmumu pārņemšana par sviestmaizi, kā mēs sakām. Tajā laikā bija kolhoz, sovhoz un arī pārstrādes uzņēmumi, ja es nemaldos, tomēr bija pajas strādājušiem šajā uzņēmumā. Un strādājošie pārdeva iespējams par sviestmaizi. Pārdeva savas akcijas, savas pajas uzņēmējiem, kuriem bija nauda tajā laikā un kuri pirka. Un mēs runājam par cukurfabrikām, kas nonāca atsevišķu uzņēmēju rokās, zemnieki paši pārdeva, tāpat piena pārstrādes uzņēmumu. Un tagad mēs, ja tajā laikā varbūt būtu plašākam lokam biznesa ķēriens, iespējams, ka nevajadzētu veidot tagad kooperatīviem jaunus pārstrādes uzņēmumus, bet uzņēmumi tiktu saglabāti ražotāji tieši. Bet es saprotu, ka Šķēles lomu jūs tajā laikā novērtējat atzinīgi. Jo jūs pēc tam iestājaties Tautas partijā, vai ne? 98. gadā jums nebija šaubīga Šķēles darbība līdz tam, kā ministrijas darbiniekam, kā privatizatoram, teiksim tā. Tajā laikā Andris Šķēle bija vadījis valdības, un cik atceros, tad pirmā viņa valdība vispār izveidoja bezdeficītu budžetu, un katrā ziņā viņš bija ļoti populārs un ļoti atzīts.
tajā laikā ļoti atzīts politiķis. Un, ja es tagad atceros 98. gadā, tas bija, man gribējās kaut ko darīt Latvijas labā, un tiešām ar zinām tādu deksmi mēs veidojam, grupu cilvēku veidoja principus vai plānu, kā attīstīt laukus Latvijas, bet pēc tam es attālinājos faktiski no politiskā. Es paliku izpildu varā, man tas šķita vairāk pieņemams. Man personīgi ne tāpēc, ka tur būtu tāds vai citāds politiskās aktivitātes, bet to es izlēmu, ka es tomēr neesmu īsti politiķis un es labāk strādāju izpildu darbu. Tas bija lēmums tajā laikā mans. Tas bija tajā laikā. Tagad jūs šeit sēžat kā ministri. Tagad es esmu šeit. Prezidentam atkandidāti. Strāmis kungs, mēs aiziesim reklāmas pauzē un būsim atpakaļ. Dzīvē iet visādi. Uz priekšu, atpakaļ, pa labi, pa kreisi, ātrāk, lēnāk. Tā iekārtota pasaule. Galvenais, lai jūsu pensija pieņemas spēkā. Izvērtē pārdomāti. Pensijas pārvaldītājs ir ilgtermiņa izvēle. Starp 3 lielākajiem pensiju 2. līmeņa aktīvo ieguldījumu plāniem Citadele aktīvais pensiju plāns ir ienesīgākais kopš darbības sākuma. Gadu pēc gada mēs joprojām esam labākie. Uzzini vairāk Citadele LV. Urināla akuts tagad jauns uzlabots sastāvs. Urināla akuts satur cistikran, augstas koncentrācijas lielogu dzērviņu sulas ekstraktu, dzeltenās zeltgalvītes ekstraktu, kas palīdz nodrošināt normālu urīna izvadu sistēmas darbību un veselību, un D vitamīnu, kas veicina normālu imūnsistēmas darbību. Urināla akut ir vairāk nekā tikai dzērvenes. Viking Loto laimesta prognoze šonedēļ – 1,800,000 eiro. Izloze trešdien. Kuri ir jūsu laimīgie 6 skaitļi? www.latloto.lv. Lai atcerētos, nepieciešams pierakstīt, viegli atcerēties ar Ginkgo Prim. Ginkgo Prim veicina asins cirkulāciju un uztur prāta spējas. Jautājiet aptiekās. Ai, viņi liek jaunu toaletes bloku. Tas ir pilnīgi nekaitīgs. Kas ir tas? Tas ir tas jaunais domestos Turbo Fresh. Tas griežas! Tas uzbruk mūsu netīrumiem. Un tas smaržo jauki. Jaunais Domestos Turbo Fresh. Pirmais rotējošais toaletes bloks. Negaidi, kamēr tava sirds apstāsies. Sirds kalpos ilgāk, ja tai atvieglosi darbu. Valeron pagarina sirds veselības mūžu. Valeron. Mūsdienās nekam vairs nevar ticēt, īpaši, ja tas saistīts ar naudu. Es gan tā nedomāju. Manuprāt, viss, kas saistīts ar naudu, ir sazvērestības teorija. Iespējams, man vispār vajadzētu no tās distancēties. Ja arī tu esi uzmanīgs, ienāc SMS Kredit LV. Mums ir skaidri un saprotami līguma nosacījumi, bez slēptām komisijas maksām. Nauda mūsdienīgiem cilvēkiem. SMS Kredit LV. Eiropas Savienība ir devusi iespējas mums aizstāvēt savas intereses demokrātiskā ceļā. Pārliecina pareizo vācu, ja tos pārliecinās 45 cilvēki. Arī viens deputāts var ietekmēt Eiropas politiku, kura dod labumu viņa vēlētājiem un valstī. Ar šo likumu pieņemšanu būs viens reāls pretspēks Gazpromam. Par savas valsts interesēm ir jācīnās. Dokumentālā filma par Eiropas parlamenta aizkulisēm Eiropas atslēga Krišjānis Kariņš. Skaties internetā kariņš.lv. Mēs varam, mums ir jādara. 3 sivēni bija pavisam nomocījuši lielo pelēko vilku, un vilks pat nevarēja viņus apēst, jo nabagam sāpēja zobi. Kas palīdzēs vilkam? Ibumetīna suspensija ar zemeņu garšu tieši bērniem. Zobu sāpju mazināšanai jau no 3 mēnešu vecuma. Novērš galvas, muskuļu un locītavu sāpes. Tu un tagad nāc un piedalies, lai kopā atklātu Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu. Rīgā 18. janvārī notiks grāmatu draugu ķēde, svētki Centrāltirgū, uguns skulptūru čempionāts, gaismas izrādes Daugomalā un citas vienreizējas norises. Pilna atklāšanas programma www.rīga2014.org aicina Rīgas doma, Kultūras ministrija un Lattelekom organizē Rīga 2014. Grieķijas valdība paziņoja par sabiedriskās raidorganizācijas slēgšanu.
Televīzijas skatītājus pārsteidza melni ekrāni. Nērti jautājumi par Eiropas sabiedrisko raidorganizāciju lomu un nākotni krīzes skartajās valstīs. Dokumentālās filmas Zudušais demokrātijas signāls televīzijas pirmizrādē. Šovakar 10. LTV1. Īstas medaļas, kuras latvieši ir izcīnījuši, man esot tam klāt ir licies, ka es sajūkšu prātā. Tā, cik ļoti es gribu, lai viņas ir izcīnītas. Ir jābūt, es jūtu, ka jābūt. Es vienmēr domāju, ka man būtu grūti būt viņa vietās. Tas stress ir tik liels. Jo lielāki ir panākumi, jo kritiskāks tu esi pret sevi. 3. vieta arī vairs neapmierina. Tev vajag 1. vietu. Veči, te kļūdat tas nevar. To tik vienkārši nevar izstāstīt un nenopirkt, ne pārdot. Patīkama satraukuma sajūta, ka tūdaļ kaut kas sāksies, un tūlīt kaut kas sāksies. Februārī LTV7 Soču Olimpiskās spēles. Kopā mēs varam, ja darām. Latvijas mobilais telefons. Laimdots Straujuma ministra prezidenta amata kandidāti ir mūsu studijā. Labvakar, mēs turpinām sarunu. Labvakar. Jūs jau teicāt, ka neatdosiet politiķiem saplosīšanai budžetu, bet kas notiek ar Eiropas Savienības fondiem, struktūra fondiem, kas ir šobrīd Latvijā ienāk un daudz izteikuši neapmienātīgi? Pašvaldības, arī Aivars Lembergs ir teicis,